Mans vārds ir Agija, man ir 22 gadi. Es studēju reklāmu un sabiedriskās attiecības. Brīvajā laikā man ļoti patīk dejot, braukt ar snowboardu, un pēdējā laikā es esmu iefinojis arī par autoralliju. Man no bērnības kaut kā jau likās normāli, kad seks ir paredzēts laulībai, un tikai 2 cilvēkiem. Es dzirdēju savas klases biedrenes, viņu pastāvīgās sarunas par seksu un kā nu ir gājis nedēļas nogalē. Tad man iekšā tieši bija tāds spīts, ka es esmu īpaša, es gaidu. Viena no meitenēm, manām klases biedrenēm, kas strādā diezgan pazīstamā vietā Kojot barā, viņa patiesībā sakot arī vienreiz atnāca pie manis un pateica, klausies, bet tas ir tik stilīgi, tev taču ir tik daudz spēka pateikt nē. Parasti, ka es arī snowboju, tad katru gadu es braucu uz Itāliju. Itāļi, kā jau karstasinīgi cilvēki, dažreiz arī pat aizno iepazīstās, un vai uzreiz skūpstīties viņiem gribās. Un ir bijušas vairākas reizes, kad man vienkārši ir jāpasaka, sorry, nē. Un tad viņiem ir tāds, kāpēc? Un tad es saku, ka nē, es gaidu līdz kāzām. Un ir bijušas dažādas reakcijas. Ir bijušas reakcijas, kāpēc tu tik daudz dzīvē laid garām? Otra reakcija ir respekt. Tavam vīram ir paveicies. Protams, es arī ar draugiem eju uz kādiem koncertiem, es eju dejot. Es eju un baudu dzīvi. Es dejoju salsu, jā, un tā nav noteikti tā mierīgākā deja, nav valša rāmī. Es sagaidīšu to īsto, un tad tas būs kaut kas īpašs. Man tas asociējās ar to, kad kā būtu atvērt Ziemassvētku dāvanas kaut kad decembra vidū, un tad tev ir, skrobi, ka tev vairs nav patiesas pārsteigums, ka tu saņem to dāvanu. Jā, es gaidu līdz kāzām, bet tas nenozīmē, ka es gaidu, kad man dzīve sāksies pēc kāzām. Es dzīvoju jau tagad, un es baudu pilnvērtīgu dzīvi jau tagad.